Labrīt! Šodien ir 4. februāris, un es sāku savu raidījumu pateicība, mīlestība. Kad trūkst ticības, kad sākām ticēt, tikai sākām ticēt, kā par mums augstāks. Krievu valodā ir, kā par mums varenāks spēks. Var atdot mums veselo saprātu. Kad trūkst ticības, tad mēs sākām ticēt, ka par mums varenāks spēks var atdot mums veselo saprātu. Un otrais. Tradīcija arī ir 2. mēnesis. Mūsu grupas darbībā ir tikai viena varenākā autoritāte. Mīlošais Dievs. Es savu varenāko autoritāti izvēlēšos saukt par mīlošo Dievu. Un es būšu Dieva dēls. Tāpēc, kad izlasīšu. Šajā mirklī es varu izvēlēties savu varenāko spēku. Es varu nolikt malā savus vecos un nepatiesos uzskatus par sevi un būt tas, kas es esmu. Dieva dēls. Te rakstīts Dieva bērns, bet var arī tad jau bērns ir arī dēls. Dieva dēls. Jo man brālis ir Dieva dēla pusbrāļa pusbrālis. Es būšu Dieva dēla pusbrāļa brālis, znači Dieva dēls. Es sev atgādinu, ka ticība visvarenākajam spēkam kļūst par ticību, kas mājo manī, un ka mana atvesaļošanās ar micēliju sakņojas tajā, ka esmu patiess pret sevi un savu visvarenāko spēku. Kad trūkst ticības, es saku, Dievs, es esmu tavs, lai ar mani notiek tā, kā tu vēlies. Atbrīvo mani no patmīlības valgiem, lai es labāk varētu izpildīt tavu gribu. Un noņem man slogu, tās 24 stundas dzert to viltīgo un indīgo alkoholu. Viņš ir ļoti indīgs. Var uzprasīt Geminī, cik alkohols ir indīgs veselībai. Viņš man visu izstāstīja. Lai šī uzvara būtu liecība par tavu spēku, par tavu mīlestību, par tavu ceļu dzīvē. Tiem planētas iedzīvotājiem vai līdzcilvēkiem, kuriem mēs ar visvarenāko spēku varbūt vēlēsimies palīdzēt, lai es vienmēr varētu izpildīt tavu gribu. Dievs. Āmen baznīcā. Kad trūkst ticības, reizēm pieņemt sadraudzību vieglāk ir tiem, kuri nekad un nekam nav ticējuši. Tā kā es nekad un nekam neesmu ticējis. Nekā tiem, kuri savu ticību ir pazaudējuši vai atteikušies no tās un vairs necer ticībā atrast sev vēlamo. Viņi ir mēģinājuši dzīvot ar ticību un bez tās. Jā, tā ir patiesība. Ļoti labs. Kad trūkst ticība, man ticības netrūkst, jo man visvarenākais, pats varenākais spēks ielīda te smadzenēs. Viņš ielīda manā kognitīvajā micēlijas saknē, neironos.
Mani neironi ir kā micēlijas sakne mežā manā galvā. Reizēm, varbūt reizēm nozīmē varbūt jā, varbūt nē. Reizēm tas ir. Citreiz ir, citreiz nav. Reizēm pieņemt sadraudzību vieglāk tiem, tā kā man, kuri nekad nav nekam ticējuši. Nekā tiem, kuri savu ticību ir pazaudējuši vai atteikušies no tās un vairs necer ticībā atrast sev vēlamo. Jā, man ir paveicies, ka man to neuzspieda nekādu baznīcas ticību, kristietību, man neuzspieda neviens bērnieti, bet es tā redzēju, un palūdzu uz celīšiem, es jau nezinu, ko es tur lūdzu, noteikti visvarenāko spēku, vai visvarenākā spēka tēvu, vai starpnieku tur, un uzreiz man palīdzēja, un man ticības sēkla bija laba, un es nebiju lasījis to visu, jo tam tiešām ir grūtāk, kas tās grāmatiņas palasījis. Es vienreiz ieslēdzu, domāju, painteresēties, kas tas ir, uzlika austiņas. 40 minūtes man stāstīja, kas kam tur ir piedzimis, kaut kādus svešvārdus. Tas piedzima tam, es izslēdzu ārā, man apnika. Kāda man starpība, kas kuram tur piedzimis ir. Stāsti būtību visu, bet kas viņiem rekur. Reizēm, varbūt jā, varbūt nē. Reizēm. Kā kuru reizi. Pieņemt sadraudzību vieglāk tiem, reizēm arī tiem. Kā kuriem? Reizēm. Man patīk šie visi. Varbūt reizēm, citreiz. Man ļoti patīk šie vārdi, tāpēc viņus mācos. Reizēm pieņemt sadraudzību vieglāk tiem, kuri nekad un nekam nav ticējuši. Nekā tiem, kuri savu ticību ir pazaudējuši vai atteikušies no tās un vairs necer ticībā atrast sev vēlamo. Tā ir. Jo ļoti daudzi vaino Dievu. Saka, ja Dievs tu tāds esi, kāpēc tu man tādu bērnību iedēvi? Es nekad nevainoju Dievu, nekad. Kā var Dievu vainot? Dievs vispār visvarenais. Es to nesaprotu, bet citiem tā ir. Esmu Dieva bērns, es jau noskaitīju. Ko es vēl varu noskaitīt? Ko es uz beigām tik ilgi nestāstu? Es pieņemu, ka tā ir. Es arī atzīstu savu bezspēcību pār citiem. Es atzīstu savu bezspēcību pār citiem planētas iedzīvotājiem vai līdzcilvēkiem. Un ka mana dzīve bija pilnīgi nevadāma. Un sākām mēs vēlāk ar visvarenāko spēku, kas man ielīda smadzenēs, sākām ticēt, ka pār mums vēl varenāks spēks var atdot mums veselo saprātu. Jo mēs jau vēl varenāks ir, visvarenākie. Google varenāks. Google ir pats lielākais cipars. Sākām ticēt, ka par mums gan varenāks, gan augstāks spēks var atdot mums veselo saprātu. Un, kad trūkst ticības, es saku, šajā mirklī es varu izvēlēties savu augstāko spēku. Es varu nolikt malā savus vecos un nepatiesos uzskatus par sevi un būt tas, kas es esmu, Dieva bērns. Es sev atgādinu, ka ticība augstākajam spēkam kļūst par ticību, kas mājo manī, un ka mana atvesaļošanās ar micēliju sakņojas tajā, ka esmu patiess pret sevi un savu visaugstāko un varenāko spēku. Tālūk, kad trūkst ticības, tad jāskaita lūgstas. Sveiciens Vitai, slēptā reklāma DVD R. Laurencio.